Es esmu tas, kas es esmu. Es esmu dzīva sieviete, Ilga, Aleksandra meita. Un šodien es jums pastāstīšu stāstu par to, kā tā saucamās valsts un pašvaldības iestādes nodarbojas ar dzīvu sieviešu un vīriešu teroru, pārkāpjot jebkādus iespējamos, gan vietējos, gan starptautiskos tiesību aktus, tiesību normas, cilvēktiesības, augstākos tiesību kanonus un dievišķos likumus. Stāsts ir sācies 4 gadus atpakaļ, 2021. gada jūnija dienā. Jūnija dienā, kad netīšām nācās uzzināt, ka uz īpašumu un valdījumu, kas ir man piederošs, un esmu par skaidru naudu iegādājusies, bez jebkādām saistībām ar bankām vai citiem noziedzniekiem, kas izmanto svešus līdzekļus, bez Ādažu novada pašvaldības klātesamības. Tātad es iegādājos savā valdījumā zemes plekīti 0,3821 hektāru platībā. Maziņš gabaliņš, kur es gribu dzīvot un dzīvoju. Un tā kā. Un kas sāka notikt? Šis zemes plekīts, tur aug priedes, tur nav nevienas būves, tur ir vienkārši maza neliela aka, palikusi no iepriekšējiem saimniekiem. Un sāka nākt pavēstis un sodi par pārkāpumiem. Es biju izbrīnīta, jo tur viss ir kārtībā, tur zāli aug, priedes aug un viss. Zeme stāv, bet sodi sāka vairoties. Kā sodi sāka vairoties? Tātad atnāca kaut kāda pavēste. Pavēste, tātad papīrs, pirmkārt uz nedeklarētu adresi. Jau pārkāpts Ādažu novada pašvaldības policijas darbinieki pārkāpja likumu un sūta tātad papīrus uz nedeklarētām adresēm. Līdz ar to papīri nevar tikt saņemti, nevar tikt nekādā veidā apstrādāti, nepiegādāti skaitās. Pirmais likuma pārkāpums. Labi, pavēste, Pavēste uz papīra. Un kas ir saņēmējs? Saņēmējs ir numurs 2151 00 00924 23/2. Pēc tam iet nosaukums vislielajiem burtiem. Ilga Guļaeva. Tas ir neeksistējošas personas nosaukums. Vislielajiem burtiem. Kā jau es minēju, tas, kas ir lielajiem burtiem, tas ir fikcija, neeksistējoši. Bet naudu viņi grib no dzīves sievietes, protams, Tātad papīrs saucas par procesuālo darbību veikšanu. Tātad te rakstīts, ka apsekojot teritoriju tika konstatēts, ka nekustamais īpašums neveic regulāri zāles pļaušanu. Būsim atklāti. Apsekot teritoriju, policijas pirāti drīkst tikai savu juridiskās adreses teritoriju. Tas ir Gaujas iela 33A. Jums drīkst atrasties tikai un vienīgi savā juridiskajā adresē, apsekot savas teritorijas. Šīs ir privāta īpašums, privāta teritorija, un viņā ielausties, iebrukt bez atļaujas, bez saskaņojuma, jums nav tiesību. Pārkāpums atkal, pārkāpums, ļoti rūpšs pie tam. Un vēl nekautrēs te ierakstīt, apsekojot savus podus un savu teritoriju, Tātad, ko viņi zāles garums pārsniedz 20 centimetrus? Jūs iedomājaties, zāle atļāvās uzaugt vairāk par 20 centimetriem. Un man ir, bet personai jāierodas policijā paskaidrojuma sniegšanai, kāpēc zāle ir vairāk par 20 centimetriem uzaugusi.
vai arī elektroniski iesūtīt. Nu ko? Pirmajā gadā, jā, es sūtīju pierādījumus, es godprātīgi tur veicu, fotografēju, video, sūtīju. Vai viņi to ņēma vērā? Nē, viņi to neņēma vērā, viņiem dziļi vienalga bija. Viņi neanulēja nevienu sodu, tālāk nosūtīja Ādažu novada pašvaldības administratīvai komisijai, un tie salašņas kopā savācās un piesprieda maksāt. Es saku, nu nav tur pārkāpuma, tur viss ir kārtībā, es gāju, tikos, viņiem ir dziļi visiem vienalga. Arī pašvaldības vadītāja Mikelsonai Karīnai tikpat vienalga viss par šo teroru. Tā kā terors ar katru gadu pieaug. 2021. gadā tika viens pārkāpums uzcepts, nepametots bez pārkāpuma sastāva. Pēc tam sākās pa 2, es jau uzaicināju bez tabū piedalīties raidījumu vai uztaisīt, tas tika izdarīts. Un tieši pēc bez tabū raidījuma sākās vispār tāds terors, viņi ceptos pārkāpumus non-stopā, izdomā visādus, ja? Lai gan iebrukt privātā valdījumā, juridiskās firmas pārstāvjiem aizliegts. Tas ir ļoti rupšs pārkāpums. Tātad te viņi man šajā papīrā sauc pie atbildības saucamā persona un ko tik... Tātad inspektors ir izsekojis, sakot, zāle bišķi garāka pa 20 centimetriem, ļoti nopietnas pārkāpums un kaitējums. Tikai jautājums, kam kaitējums? Jūs iebrukāt Ādažu novada pašvaldības policija, vecākais inspektors Oskars Bērziņš, privātā īpašumā. Jūs esat pie atbildības saucamā persona Oskars Bērziņš. Tālāk šis tika viss noraidīts. Tika noraidīts pilnā apmērā, bez akcepta, bez regresa. Ja? Vai to ņēma vērā? Nē, atkal pārkāpums. Tālāk, cep. Tālāk policijas inspektors Ivars Svencis tiek iesaistīts. Tātad jau būvgružus man te inkriminē. Būvgružus inkriminē. Īsāk sakot, persona ir pretiesiski vainojama un atkal viņi neņem vērā nekādas fotofiksācijas, nekādas pierādījumus, ka tas neeksistē. Viņi tālāk sūta administratīvai komisijai, administratīvā komisija godprātīgi pēdiņās, ja? Pildot savus darbus, lem pa soda piešķiršanu tomēr. Tālāk, kas notiek, es atkal to noraidu pilnā apmērā, jo nav pārkāpuma sastāva un norādu uz viņu pretlikumībām. Vai tas tiek ņemts vērā? Nē. Tālāk šitie salašņas vēršās, viņiem pašiem nesanāk naudu izspiest, vēršās pie citiem komersantiem, zvērinātiem tiesu izpildītājiem. Nodod vēl personas datus, kas ir aizliegts ar likumu, krimināla likums 145. pāns, palasiet, jā, un personas datu izmantošana. Lasiet. Visi tiksiet saukt pie atbildības. Tātad šajā terorā un kriminālajā nodarījumā sievietei ir iesaistīts arī uzņēmums Cernikavas komunāls servis Gareņčiks Raimonds. Tātad es 3 reizes veicu pieprasījumu uzrādīt lietas materiālus. Ādažu novada pašvaldības policija to nedarīja, atteicās, vilka laiku, kamēr es neiesaistījos pašvaldības vadītāju Mikelsoni Karīnu. Pēc 3. pieprasījuma tikai šie salašņas iesūtīja tomēr lietas materiālus. Un ko es lietas materiālus atradu? Gareņčiks Raimonds, uzņēmumas, Cernikavas komunāls servis, darbinieks, vides inspektors arī ir ienācis privātā īpašumā, un tur skaidri rakstīts, ir veicis fotofiksāciju. Tātad es Bernāram, uzņēmuma vadītājiem, nosūtīju arī vēstuli, pieprasīju paskaidrot šīs pretiesiskās rīcības. Atbilde ir, atbildes nav. Viņi piesedzās ar kaut kādiem pantiņiem, savas pretlikumības viņi piesedz ar pantiņiem, ko paši nepilda. Tā kā viņi iebrūk jau vairāk kā 20 personas no Ādažu novada pašvaldības policijas, administratīvās komisijas un Cernikavas komunāls servis iebrūk svešā īpašumā aizvien biežāk, stāda neeksistējošus sodus
veido pavēstis un tālāk izspiež naudu caur zvērinātiem tiesu izpildītājiem. Tās visas ir pirātiskas, kriminālas, pretiesiskas darbības, grupā, organizēti, un visas viņas ir saucamas pie augstākā mēra atbildības. Personas, kas nes atbildību, ir Mikelsona Karīna, Veinbergs Jānis, Feldmanis Oskars un visi pakļautībā esošie, kas izpilda šo netīro terora darbu. Tātad, jā, neviens, ne no policijas, ne no Veinbergs, man neviens nav snieguši atbildes uz savām rīcībām, neviens. Tālāk turpina cept nepatiesus sodus, jā, pārkāpumus. Viss tika atspēkots, bet jā, atkārtošos pēc raidījuma bez tabu iznākšanas terors pastiprinājās 10-kārtīgi. Tātad, kas mums te ir? Jā, norādīšu, ka Karīna Mikelsone ir pilnīgi diskreditējusi sevi kā vadītāja, pierādījusi sevi pilnīgi par rīcību nespējīgu personu, kas nepārzina, ko viņa dara, nepārzina, nesaprot, ko dara viņas padotie. Lūk, līdz ar to Mikelsone Karīna ir saņēmusi arī faktu afidavitu, kur skaidri ir pateikts, ka viņa ir zaudējusi jebkāda veida cieņu un godu, uzticību. Nav rīcības spējīga un neadekvāti rīkojas. Jā, tātad neatbildēšu, uzsvēršu, ka Ādažu novada pašvaldība ir komerc reģistrā iereģistrēta iestāde, jā, ar juridisko adresi. Visas juridiskās iestādes drīkst rīkoties un atrasties tikai savas juridiskās adreses ietvaros. Tālāk viņu darbības sfēra nav tiesības kaut kādiem policistiem, apsekotājiem, inspektoriem iebrukt jūsu īpašumā un mērīt zāles garumu vai teikt ar kādu tūles papīru jums slaucīties. Jā. Tāpēc atgādinu arī, ka motu proprio 2013. gada 11. jūlijā tika pieņemts, ar kuru pasludināts, ka visi tiesneši, policisti, kā viņus tur, valsts, iestādes, pašvaldības, viņiem nav vairs imunitātes. Viņi nes katrs privātu atbildību par nodarījumu dzīvībai, sievietēm un vīriešiem. Un pāvests ir pieņēmis šo instrumentu kā augstāko tiesību instrumentu, saistošs arī Latvijas Republikas salašņā. Lūk, līdz ar to Karīna Mikelsone ir pie krimināla atbildības saucamā persona saskaņā ar nodarījumu, kas ilgst jau 4 gadus no 2021. gada jūnijā. Esmu savākusi visus pierādījumus, fotofiksācija. Manā tiesiskajā valdījumā un īpašumā Baltezerā ir bijuši liecinieki, acu liecinieki, kas devuši liecības, veikuši paši fotofiksāciju, un šīs liecības ir iesniegtas un uzrādītas gan Latvijas Republikas augstākajā tiesā, gan valsts policijā, Rukam Armandam, tā kā visas jūsu pretiesiskās darbības ir ļoti cītīgi iedokumentētas Ādažu novada pašvaldības darboņi, un ir par to ziņots visām augstākajām iestādēm. Tieslietu ministrijai, augstākajai tiesai, policijai, prokuratūrai. Jūs visi nesat atbildību par nodarījumu dzīvībai un sievietēm. Tā kā man nav bail no jums, Ādažu novada pašvaldība. Jūs esat pilnīgi diskreditējuši sevi.
gan kā uzņēmums, gan kā individi, kas strādā šajā uzņēmumā. Lai notiek Dieva prāts ar jums!